Labdien, draugi! Bieži vien izvēlēties jauno digitālo mārketinga aģentūru ir tāds izaicinājums un nav vieglākais uzdevums. Jā, vienmēr var skatīties pēc cenas, bet ņemot vērā, ka digitāla mārketinga pakalpojums ir tāds komplicēts pakalpojums, un tad tā cena sastāv no vairākiem un daudziem faktoriem, ar kuriem aģentūras var spēlēties. Un tad baigi neielaižot klientu tajās aizkulīsēs. Un tad izvēlēties pēc cenas no vienas puses varētu būt ok, jā, bet no otras puses ir savi riski, jo paiet laikam, tad klients saprot, ka aģentūra vispār skatās viena virzienā, uzņēmumam, klientam ir pavisam citas intereses un citas aktualitātes, un tad nav tas vektors neskatās tur viena virzienā vai viena puse vai ne. Tāpēc es padalīšos ar mūsu pieredzi, es izstāstīšu par 3 signāliem, kas jums ļaus saprast, vai aģentūra vai potenciālais sadarbības partneris būs ieinteresēts jūsu biznesa rezultātu sasniegšanā, būs ieinteresēts jūsu izaugsmē. Pirmais signāls ir, kā es jau ieminējos par rezultātu, pirmais signāls, protams, ir mērķis. Vai aģentūra interesēs par jūsu biznesu, vai iedziļinās jūsu biznesā, vai interesēs par jūsu biznesa mērķiem, vai interesēs par jūsu ambīcijām? Vispār digitālais mārketings un arī mārketings, protams, ir par un ap uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanu, vai ne? Un tāpēc, ja aģentūra interesēs par biznesa mērķiem, par klienta izaugsmes mērķiem, tas ir ļoti veselīgi. Un bieži vien aģentūras to prasa ne tikai ķeksiša pēc, bet aģentūras arī plāno stratēģiju, izvēlas pieejas, kanālus, rīkus un tā tālāk. Un, protams, tas arī ietekmēs gala cenu vai pakalpojumu cenu. Viens mērķis ir viena stratēģija, viens plāns, otrs mērķis ir cita stratēģija, cits plāns, un tie plāni mēdz būt ļoti dažādi, un tas, protams, ietekmē arī gala cipru, gala cenu un daudzus pārējos elementus. Līdz ar to interesēties par klienta biznesa mērķiem ir ļoti veselīgi, un tas ir ļoti tāds pareizais signāls, kas jums pateiks, ka pēc kaut kāda laika tā aģentūra tik un tā jau rūpēsies un būs viņai fokus uz jūsu biznesa mērķu sasniegšanu. Otrais labs signāls, vai eksperta mērķi ir savienoti ar jūsu biznesa mērķiem. Ja? Tad tas ir tas, par ko mēs tikko bijām runājuši tajā pirmajā signāla, bet nav pietiekami ar to, ka pārdošanas posma aģentūra interesēs par jūsu biznesa mērķiem. Jo bieži vien ar jums vai jūsu kampaņas pārvaldīs citi cilvēki, un tie būs pieredzējuši vai netik pieredzējuši eksperti, whatever, bet jautājums, vai šie mērķi, kas tika nosaukti paša sākumā un kas tika saskaņoti, vai ekspertiem būs tādi paši mērķi un vai būs tā savienošana. Ja ir, tas ir fantastisks signāls, tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka eksperts iemantos no pārdevējiem to mērķi, un tad viņam eksperta mērķos arī būs jūsu biznesa mērķi. Tas ir ļoti pozitīvs signāls. Ja? Tad viss ir kārtībā. Tad jūs zināt, ka katru mēnesi eksperts vai eksperta komanda, kura strādās ar jums, pārvaldīs jūsu kampaņas, viņu mērķos būs arī jūsu biznesa izaugsmes mērķi. Tas ir ļoti labs signāls. Iesaku to prasīt, uzdot šos jautājumus un klausieties, ko aģentūras jums atbild. Un tad trešais signāls ir eksperta kvalifikācija un pieredze. Jo eksperta kvalifikācija un pieredze tieša veida ietekmē jūsu biznesa mērķu sasniegšanu. Ja? Vai veiksme, vai neveiksme. Un eksperta līmenis ir tieša veida, jūsu biznesa mērķi ir tieša veida atkarīgi no eksperta līmeņa. Protams, tur ir vēl virknē ar citiem faktoriem, kas ietekmē gala rezultātu, bet eksperta līmenis ir viens no noteicošiem faktoriem, tīpaši, kas var nākt no aģentūras vai ne. Līdz ar to nekautrējieties un uzreiz uzdodiet šo jautājumu un prasiet, kādi eksperti vai kāds eksperts strādās ar jums un palīdzēs jums izaugt. Bieži vien eksperta kvalifikācija tieša veida ietekmē arī cenu, pakalpojuma cenu. Līdz ar to, ja jūsu case, ja jūsu situācija nav tā sarežģītāka, tad
jums nemazam nav nepieciešams viskompetentākais eksperts aģentūra, jo tad jūs vienkārši saņemsiet augstāku cenu, un tas nav tas varbūt labākais, ko jūs vēlaties saņemt vai ne. Ja jūsu gadījums pieļauj, ka darbosies eksperts nedaudz ar zemāku kvalifikāciju, tas ir fantastiski un tas ir ļoti labi, tas jums ir jāzina, jūs tad saņemsiet zemāku cenu un tik un tā tiksiet pie savu mērķa sasniegšanas. Lūk, tā kā droši prasiet un noteikti arī prasiet, kāds eksperts vai kāda eksperta komanda darbosies kopā ar jums un palīdzēs jums izaugt, un kāda ir kvalifikācija, kāda ir pieredze šai komandai. Lūk, draugi, es izstāstīju mūsu pieredzi un tos 3 signālus, kas jums palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko aģentūru, un tad novalu, lai jūs arī izvēlēties jums visatbilstošāko tieši jums aģentūru, lai jums veicas. Visu labu!